Ir pagājis gandrīz vesels gads, kad mums vienreiz mēnesī notiek izglītojošas lekcijas. Gada laikā mēs esam apguvuši tēmas par viencātu arheoloģiju, Pierīgas vēsturiskajām kartēm, Latgales vēsturiskiem apģērbiem un ēdieniem, pļavām un diškokiem, zveju un podniecību. Un šodien ir mūsu 2024. gada pēdējā nodarbība, ka mēs apgūsim divus ļoti svarīgus un arī interesantus tēmas, ko mums lasīs Brīvdabas muzeja darbinieki. Pirmā tēma būs Latvijas etnogrāfiskā Brīvdabas muzeja etnogrāfijas departamenta vēstures doktora Aija Jansona par plecu sagu attīstību Latvijā 19. gadsimta otrajā pusē un 20. gadsimta sākumā. Un otrajā daļā būs etnogrāfijas departamenta vēsturniece, vēstures maģistre Una Bērenta par zemnieku slieču transporta līdzekļiem. Paldies gada griezumā par atbalstu finansiāli Valsts kultūra kapitāla fondam un Latviešu fondam. Aija, vārds jums. Labdien! Latvijas etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā. Šodienas mūsu tēma, lūdzu prezentāciju, ir veltīta vienam no ļoti svarīgiem cilvēku izdzīvošanas, sakot, priekšnoteikumiem, siltajām drēbēm mūsu klimatiskajos apstākļos, konkrēti plecu segas, kas ir zināmas mums jau no arheoloģiskā materiāla līdz pat mūsdienām. Un šodien paskatīsimies, kā viņas attīstījās un kādu iespaidu ir atstājuši līdz pat mūsdienām, līdz, mūsu daļamatu meistaru darinājumiem. Un tātad, gatavojot šo tēmu, es esmu izmantojis gan rakstītos avotus, gan lietiskos pieminekļus un arī kolekciju no Latvijas etnogrāfiskā Brīvdabas muzeja, arī etnogrāfisko literatūru, vārnīcas un arī citu pieejamo materiālu. Un ieskatām, es te sagatavoju nelielu kopsavilkumu, cik tad mums ir plecu segas Brīvdabas muzeja krājumā. Kopā es saskaitīju 220, kopā pamatkrājums ar palīgkrājumu. Baltās nerotātās segas, pilnīgi baltās, ir 3, 19 ir izšūtās segas, tās pārstāv gan Krustpili, gan arī Rucavu. Un 12 mums ir rūtainās Kurzemes trakās drānas plecu segas un 179 lielie lakati. Kāpēc lakati ir tik daudz? Tāpēc, ka tie vēsturiski ir jaunāki, labāk saglabājušies, un arī mums fondos ir diezgan daudz labi lakatu atdarinājumi. Tāpēc arī šis skaits mums ir tik liels. Un plecu segu nosaukumi. Strādājot pie grāmatas Krustpils Villainis, kas te mums stāv uz galda, ko dāmas skatās, es tieši pētīju jautājumu par to, ko sauc par villaini, ko sauc par lielo lakatu, ko sauc par seģeni. Un teikšu godīgi, nekādu konsekvenci es neatradu. Katrā vietā cilvēki sauc to pa savam, kā viņiem labāk patīk un kā, atsakot, acīm redzot, ir ierasts konkrētā vietā un laikā to darīt. Tā kā šeit mēs redzam Vidzemes plecu segu nosaukumus, kādi tautā tiek lietoti. Ja? Es domāju, ka es viņus nepārlasīšu skaļi, ja jūs visu to redzat. Tālāk Rucavā ir baltā villaine, zaļi rūtainās villaines, ir mārģenes, linu, ir atkal drābules. Atkal citā vietā, Kurzemē, Kuldīgas apkārtnē, ir zināmas mēlenis, kas ir jau saglabājušās no iepriekšējiem gadsimtiem. Mēleņu darināšanas un valkāšanas tradīcija, baltās villaines, rotātās sauc par baltvīkalēm, un arī ir nātnās villaines. Ja, tā kā ļoti, ļoti dažādi. Lūk, villaines nepārtraukti plecu segas attīstījās, mainījās līdz ar laiku.
To ietekmēja gan ekonomiskie apstākļi, gan arī aušanas tehnikas attīstības līmenis, jo senāka plecu sega, jo viņa ir šaurāka, jo agrāk nebija platu steļu. Stelles bija kaut kur uz 60-70 centimetri plati, audumi varēja noaust. Un laikā, kad auda šīs te garās villainas, tā aušanas tehnika bija diezgan ar pašaurām stelītēm. Gadsimta vidū, 19. gadsimta vidū attīstās aušanas tehnika, nāk iekšā jaunas stelles, platākas, un tad jau var noaust lielākus, platākus audumus. Tātad šeit ir dota plecu segu attīstības chronoloģija. Garās villainas, viņas ir gan baltas, gan pelēkas, gan arī, izšūtās arī, principā var pieskaitīt pie garajām villainēm, bet es atsevišķi esmu izdalījusi Kruspils tipa villaini, kuru darināšanas laiks ir konstatēts no 1800. līdz 1840. gadiem. Šai villaiņu grupai ir veltīta vesela grāmata, Kruspils villainis, varēsiet pēc tam paskatīties. Un lielie lakati. Lielie lakati lietojumā nāk ar 1860. gadiem Latvijas teritorijā, un tas ir saistīts ar sociālo-ekonomisko situācijas maiņu, ar tirzniecības un kultūras sakara attīstību. Nāk jaunas zināšanas, nāk jaunas stelles, jauni aušanas paņēmieni tiek iemācīti, un līdz ar to arī ir iespējams uzaust lielākus darinājumus un darināt lielos lakatus. Un tagad visu pēc kārtas paskatīsimies, kā tas bija. Tātad garanās plecu segas ir nerotātas un ir rotātas. Šeit mēs redzam gan nosacīti balto villainīti, un tā ir izšūtā villaini. Un ko es gribu teikt? Kad tā kā stelles bija viena platuma, audumus platākus nevarēja noaust, un, manuprāt, šo pašu audumu, kuru noauda, izmantoja gan villainei, plecu segai, gan arī bruņķiem, un varbūt arī kādai citai tekstīlijai, jo senākie bruņķi bija apliekamie bruņķi. Viņi nebija gari, viņi bija tikai auduma platumā, tad kaut kur līdz ar celīti, aptina apkārt ap vidukli un ar rakstainu jostiņu piesēja klāt. Un, manuprāt, šīs te garanās villainis, ja vajadzēja, tie bija universāli auduma gabali. Vajadzēja lika ap pleciem, vajadzēja sēja bruņķus, piedzima mazs bērniņš, un to arī ietina siltā villainītē. Ja? Tā kā izmantoja ļoti, ļoti dažādi. Rakstainās izšūtās plecu segas, tās atkal ir ietekmētas kultūras sakaru, rezultātā nāk ietekme no Eiropas pie mums, bet par to mēs drusciņi tālāk pastīsimies. Tā. Lūk, es jums dažus, attēlus gribu parādīt no mūsu hrestomātiskā autora Johana Kristofa Broces, kur viņš 19. gadsimta beigās, 18. gadsimta beigās, 19. gadsimta sākumā zīmē iedzīvotājs, Latvijas iedzīvotājs no dažādām vietām. Un ko mēs šeit redzam? Mēs redzam praktiski melnbaltus apģērbus. Audumi visi ir dabīgi pelēkā, baltā krāsā, kāda tā aita ir, kāds tas lins ir. Ļoti reti var redzēt kaut kur iekrāsotu zaļu, kur ir kuča villainīti domāta, un varbūt kaut kas ietonēts ar mēļu zilo krāsu. Bet praktiski viss ir pilnīgi melnbalts, jā, tad gaišs pelēks. Izšūtās villainītes, jā, tajā laikā ir, un arī zīļu vainadziņi tajā laikā ir. Ķīmiskās krāsvielas tiek sintezētas Eiropā 1856. gadā, un līdz tam pēc Broces vēl jāpaiet vairāk kā 50 gadiem, lai nāktu lietojumā strīpainie un rūtainie audumi un mainītos pavisam apģērba komplektējums.
Arī šeit mēs redzam broca zīmējumu, tumši pelēki bruņči, gara tunika, villainas ap pleciem apliktas, kruzuļu, vizuļu vainagi, bija visā Latvijas teritorijā, ne tikai Lībiešu krastā. Tā kā, un apavi redzam baltas adītas zeķes, vai tās ir sietavas vai auti, un pastaliņas, jo arī kurpes tajā laikā zemniekiem vēl nebija. Kurpes nāk iekšā 19. gadsimta sievietēm jau nogali, un vīriešiem ap 1840. gadiem nāk juhtādi zābaki. Atvainojos, paskrēja garām. Tā, kā es varu dabūt apakaļ ar šo te? Jā. Šeit divas arī hrestomātiskas zīmējumus, ko mēs esam ievērojuši, un vienmēr, kad runā pa Johanu Hrista Broci, šis attēls tiek rādīts. Un es arī viņu gribēju parādīt. Un vēl, kas saka, ņemiet vērā to, ka, protams, mums ir ļoti svarīgs šis attēls. Viņš ir praktiski vienīgais, bet pilnīgi ticēt visam, ko autors ir sazīmējis, arī nevar. Jo latviešiem nebija tāda tradīcija, kad audumam noapaļot stūrus, bet Broce nezin, kāpēc zīmē. Vai viņš nesaprata konstrukciju, vai viņam likās, ka tā ir skaistāk, vai viņam vienkāršāk tā ir uzzīmēt. Kas to lai zina, bet tāda pieredze mūsu teritorijā nav, un tā nekad netika darīts. Un ko mēs šeit redzam? Atkal šis te baltais tērps ar nelielu, mazu krāsainu izšūmu gar maliņām, kas ir krāsots ar augu krāsvielām. Ar augu krāsvielām lielus apjomus nokrāsot nav iespējams, jo, lai nokrāsotu lielu apjomu, tad vajag vezumu ar krāsvielām, ar augiem, un tad, kas saka, vesela rūpnīca jātais, lai varētu nokrāsot tos audumus. Tāpēc audumi ir krāsoti pa šķipsnām. Lūk, un te mēs redzam valds, krekls ar izšūtu apkaklīti, villainīti izšūta, vai tas ir priekšauta apakšmala vai bruņģa apakšmala izšūta. Otrai dāmai ir sievas cepure un ir divas villainas, ja? Jo izšūtā villaina tas bija milzīgs rokdarbs, un viņi ļoti, ļoti taupīja. Un tad, kad devās ceļā, tad uzsedza virsū otru villainīti, lai tā izšūtā villaina nenosmērētos, ja? Bija arī tāda tradīcija. Kas līdz mūsdienām ir palicis no šī senā lielvārda stērpa? Ir palikusi cepurīte izšūtā, ko mēs mūsdienās redzam tautstarp komplektējumos. Krekls ar augsto izšūto apkaklīti un dažviet vēl izšūtā villaine. Klāt tiek pievilkti pavisam cita laika bruņči, ja, un citreiz vēl melni ņieburi, kas absolūti nav raksturīgi Latvijas teritorijā, jo melno vara ķīmiju tikai nokrāsot. Tā kā, var sakot, šis ir tīrais variants, stilistiski tīrais variants, kā vajadzētu būt komplektētam šim te senākajam tērpam, kas ir praktiski viss taisīts no dabīgās krāsas materiāliem, ar nelieliem akcentiem krāsu, ar dabīgās krāsvielās krāsotām dzijām, nelieliem rotājumiem. Man te tā kaut kā neizdodas man. Lūk. Te tagad kurzemniece rādīta. Tas ir 1822. gada zīmējums. Huns ir zīmējis, pēc tam kundziņš ir pārzīmējis. Ko mēs šeit redzam? Atkal, praktiski vēl joprojām ir vienkrāsainie audumi. Vai viņi ir tik tumši, vai nav tik tumši, mēs nezinām. Tāds tas attēls ir saglabājies. Bet mēs redzam, ka ir kaut kas ap galvu likts, iespējams, ka tas ir galvasauts, bet tikai zīmētājs varbūt nav sapratis konstrukciju, vai mēs līdz mūsdienām neviens tāds paraugs nav saglabājies, un mēs nezinām, kāds tas galvasauts tieši konkrētā vietā bijis. Redzam zeķes ar mazu krāsainu valnīti. Mēs redzam kurpes, nav to pastalu, ja? Tā kā, var sakot, ar tām pastalām arī tāda lieta, jā, tas ir zemnieku darba apavs, un pastāvēja līdz pa 20. gadsimta sākumam, bet pie goda tērpa centās tomēr vilkt nopietnākus apavus.
Un es arī, kas saka, visiem dziedātājiem un dejotājiem, kas saka, iesaku tomēr padomāt arī papaviem un neaizrauties, it sevišķi lielie cilvēki ar tām pastalām, jo tas ir briesmīgi, ka tik grezns un nopietni izstrādāts tautas tēva padarinājums un klāti pievilkts pastals. Nu, lūk, šeit Tukuma jaunava. Principā viņa ne ar ko neatšķirās no Broces zīmējuma. Ir tie paši baltie bruņķi, tā pati villaine ar nopaļotiem stūriem, acīm redzot, tur ir ietekmējies zīmētājs no sava priekšgājēja, malu apdare schematiski uzzīmēta, ja, iekrāsot zeķu valnīši, augstā apkaklīte, spangu vainadziņš, kas tur apakšā ir uzvilkts, to mēs nezinām, kaut kas tumšs, bet noteikti melns tas nevarētu būt, jo melnu audumu tajā laikā nebija. Nu, lūk, un to, kad 19. gadsimta pirmās puses tērpi lielākoties bija balti visā Latvijas teritorijā ar konkrēti katram novadam raksturīgu kaut kādu rotājumu elementu, rāda arī Arvīds Zērvīts savās skicēs, kas tiek publicētas 1938. gadā Senatnē un mākslā, kur praktiski ir rādīts, kāds izskatās šis te tērps ar izšūto villaini. Ar balto izšūto villaini tērps ir balts, ir galvasauts, arī galvasauts ir rotāts, meitene ilūkste ir baltā tērpā, bez villainītes šī gadījumā, bet principā tas ir tas pats laiks domāts, ja? Un kas saka, nav sajaukti stili, laiki nav sajaukti, tas ir ļoti pozitīvi. Tā. Nu, lūk, un te mēs redzam klasisku trinītī austu, vilnas audi, vilnas velki, austu villainīti. Un šo villainīti es nofotografēju Pēterburgā, etnogrāfijas muzejā. Tā ir Riharda Zariņa kolekcijas sastāvdaļa. Un, kā mēs zinām, Rihards Zariņš, kas izdeva Latviju rakstus, pirms atgriežoties atpakaļ Latvijā un strādājot naudas kaltuvē, un laikā, kad izdeva, sakot, arī Latviju rakstus, pirms tam viņš dzīvoja Pēterburgā, mācījās Štiglītes mākslas skolā, pēc skolas beigšanas. Krievu valdība viņam iedeva stipendiju uz 3 gadiem pilnveidoties Eiropā, grafiku, un tur viņš, kas saka, pavadīja studijas savas, atgriežoties atpakaļ. Viņam bija jāatstrādā savs laiks Pēterburgā, naudas kaltuvē, un tajā laikā tika veidots Krievijas etnogrāfijas muzejs, un tā laika cars gribēja uztaisīt kolekciju no visām tautām, kas dzīvo viņa impērijas teritorijā, un tai skaitā arī Latvijas dažas guberņas, ja? Nu, lūk, un tad griezās pie Riharda Zariņa un lūdza, lai viņš palīdz komplektēt to kolekciju. Rihards Zariņš pats nevāca tos materiālus. Viņam bija jaunības dienas draugi gan Kurzemē, gan Vidzemē, un tie arī, kas saka, iepirka no vietējiem cilvēkiem šos te priekšmetus, un tādā kārtā viņi nonāca Pēterburgas muzejā. Un Pēterburgas muzejā ir arī veseli saraksti ar visām naudiņām, cik maksāts ir pa vienām zeķiem, cik maksāts pa villainiem, cik maksāts pa to un pa šito, ja? Tā kā viss ir skaidrs, bet salīdzinot Vidzemes materiālu ar Kurzemes materiālu, teikšu godīgi, kurzemniekiem tā pašapziņa ir daudz augstāka bijusi, un tā cena ir bijusi krietni lielāka nekā Vidzemē to prasīja par to pašu priekšmetu, ja? Tā kā, tur tāda interesanta kopsakarība. Bet, lūk, trinītis, ja? Un šī ir visgreznākā izšūtā villaine, kāda ir konstatēta Latvijas teritorijā. Tad, kad es strādāju pie villaiņu grāmatas, es apbraucu visus Latvijas muzejus, kuros varētu būt Krustpils tipa izšūtās villainas. Un tad pa visu Latviju es sadabūju tikai 42 oriģinālās villainas, kas attiecās uz to 1800 līdz 1840 gadam.
Nu, un šī bija viena no graznākām. Bet no šīm te 42 villainēm tikai 9 bija apsavienotais cels. Ko tas nozīmē? Redziet, šī te ir villainas apakšējā mala, un te nav pušums, ja? Tas ir vienā gabalā cels ar bārkstīm. Piešūts klāt, to villaini vilka pāri galvai, pielika saktu klāt, bet stūri turējās kopā, ja? Tikai 9 villainēm. Bet ko es gribu jums pievērst uzmanību? Paskatieties, kādas dažādas krāsas izšūmā ir lietotas. Sarkanā. Šeit ir ķieģeļa sarkana, te ir koši sarkana. Zila tāda, zila citādāka. Zaļš košāks, zaļš gaišāks. Tas nozīmē, ka nevarēja vienā reizē nokrāsot lielu apjomu dabīgām krāsvielām dzijas, un tad, kad pietrūka šujot, tad krāsoja pa jaunām, bet otro reizi tāpat nokrāsot nebija iespējams. Un tāpēc arī tās, ir tāda atšķirība. Bet, brīnišķīgs rokdarbs, un tas ir izšūts uz trinīti, skaitot diegus. Viena rūtiņa, 2x2 diegi vai 3x3 diegi. Un trinītī tur diezgan tāda specifika ir diegu skaitīšanā, tas ir abrīnojams šedevrs. Kā man te iet ar to? Tā interesanta. Interesanti man te iet, jā. Lūk, tātad, nevaru saprast, aizgāja. Jā, labi, šeit es gribēju parādīt Brīvdabas muzeja kolekcijas vienu villaini, lai visu laiku nebūtu pieminekļu valdes materiāli, arī mums ir, bet mums diezgan daudz tās izšūtās villainis ir atdarinājumi, jo tās nākās, protams, kolekcijā paspēja paņemt Nacionālais vēstures muzejs, jo viņš ir sanāks pa mūsu muzeju, un mēs tikai dabūjām to, kas bija palicis vēl, ja? Lūk, un kādas tās villainas bija? Viņas bija diezgan lielas. Un šeit ir attēls arī no pieminekļu valdes materiāliem, fotografēts 20, kurā tur gadā, 28. Un šī kundze nekad tādā tērpā nestaigāja. Viņa vienkārši no lādes izņēma ārā un uzvilka un demonstrēja, kāds tas tērps varēja izskatīties. Un mēs atkal redzam šis pats baltais bruncis ar celu apaudu, izšūtā villaine, kura, acīm redzot, mitrumā bija cietusi, un pleķaini bijusi. Pēc tam jau restaurātori darīja visu, lai viņu saglābtu. Arī tai villaiņu grāmatā man šī villainīte ir iekšā, izšuvums ir brīnišķīgs, tikai tos raibumus tā līdz galam nevarēja izņemt laukā. Tā kā, pieminekļu valdē tādi materiāli ir. Un šī kundze arī demonstrē saglabāto villaini no saviem senčiem, kāda ir saglabājusies, un te ir lauku sēta, kāda viņa ir. Lūk, un tad, kad tā villainis izgāja no modas, laiki mainījās, kaut kur jau viņas vajadzēja likt. Un redziet, šeit ir pāršūti pa bruņķiem. Citur ir saglabājušās ziņas rakstītās, kad iešuva tēvam, kurš strādāja par mežsargu formas tērpam oderē, lai silti būtu, ja? Jo tomēr tas bija ļoti kvalitatīvs silts vilnas audums ar visiem izšuvumiem, ja? Citreiz bija tādi pieraksti, kad tā izšūtā mala noārdīta nost, sašūta kopā un klāt zeķe piedīta. Zeķei krāsains valnis nodrošināts, ja? Tā kā ļoti dažādi, bet tā bija pavisam cita vērtību skala, un audumam un apģēbam bija pavisam cita vērtība, jo cilvēki paši audzēja, paši apstrādāja šķiedru, paši auda, paši izšuva un sašuva. Un tas bija savādāk, bet ar 19. gadsimta vidu mainās sociāla-ekonomiskā situācija, iespējas, un tad viss mainās. Šeit ir 3 rucavnieces pilnā komplektējumā. Viņas ir fotografētas ap 1908. gadu. Viņas noteikti nestaigāja šais tērpos, bet tās bija modelis, kas demonstrēja kolekciju, kuru izveidoja
mācītāja no Smiltenes uz Rucavu aizsūtītā mācītāja sieva, Oša kunga sieva. Viņa vienkārši tajā laikā vēl acīm redzot tie materiāli daudz bija pieejami. Un tad viņa, kas saka, komplektēja to kolekciju un viņai meitenes demonstrēja, kādi tie tērpi izskatās. Nu, lūk, te ir viena atdarinātā villainīte, un jāsaka, ka Rucavā ir ļoti aktīvas rokdarbnieces un tradīciju nesējas sievas, kuras ir uzdarinājušas katra sev tautas tērpu pilnā komplektējumā, pasākumos piedalās, demonstrē savu kas saka, gan tērpu, gan arī tradīcijas, tā kā, nu, visu cieņu, lai visur tā turētos pie tradicionālām. Nu, lūk, kas notiek Vidzemē? Vidzemē arī noteikti izmaiņas notiek. Un kā mēs redzam, Teodora Gelhāra zīmējumā 1860. gadi, nu, te ir ļoti dažādi kultūras slāņi vienviet sazīmēti. Acīm redzot, šis te cilvēku grupa šī ir zīmēta pie baznīcas, kad visi goda drānās ir aizgājuši uz baznīcu. Jāsaka, ka Gelhārs, viņš bija Limbažu aptiekārs. Viņam ir daudz zīmējumi, kur ir zīmēts Limbažu ieliņas, tādā smukā perspektīvē, bet ir arī cilvēku zīmējumi. Nu, un ko mēs redzam? 60. gadi. Tas nozīmē, ka jau tas senais posms jau aiziet, nāk nākamais, jau ir Biedermejers, parādās strīpainie audumi, jo jau ir, kas saka, sintezētas ķīmiskās krāsvielas, ir lielie lakati, vēl ir ap pleciem apliekamie bruņķi, vīriešiem vēl senie mēteļi, tai pašā laikā te jau ir moderns uzvalks, ja? Naģenes nāk iekšā ar gadsimta vidu, arī ratenes pavisam citas formas, ja? Tā kā te ir tāds liels mikslis. Un ko tas mums rāda? Tas rāda to, ka tās pārmaiņas notiek, bet tas nenotiek vienā dienā. Un ir ļoti dažādas ģimenes, ir dažādas iespējas, un arī tā maiņa notiek ļoti atšķirīgi. Tas, kurš ir turīgāks, tas ātrāk var samainīt savas drēbes uz jaunā tipa apģērbu. Kurš ir mazāk turīgs, tam ir jānonēsā tas, kas ir. Un tad ir, kas saka, jādomā par nākamo. Un tāda kopsakarība tam te sanākam posmam līdz tam gadsimta vidum un otrai pusē ir tāda, kad pirmajā daļā tiek apģērbs darināts novalkāšanas kārtībā. Kurš gabals novalkājās, tā vietā tiek uztaisīts jauns atsevišķi priekšmets. Vai tas ir krekls, vai tā ir villaine, vai bruncis, vai kā. Bet ar 19. gadsimtu otro pusi jau tērpi tiek gatavoti komplektiem. Ja, un tad jau ir padomāts par visu, lai stilā būtu līdzīgi. Nu, un šeit es gribu parādīt vienu skici arī no pieminekļu valdes materiāliem. Reku rādīts platums 77 centimetri, ja? Nu, šauras tās villainītes bija. Nu, un te ir piebalgas villaine, arī tas ir Krieva etnogrāfijas muzeja materiāls, izcili smalks audums, trinītis, ar sarkanām ieaustām svītriņām šeit gar apakšmalu un vienu mazu svītriņu gar sānu malu. Bet tas tiek uzskatīts, ka tas jau ir tāds pārejas posms no tā senā perioda jau uz jauno, bet platums vēl to nerāda. Nu, šeit ir pāris piemēri no mūsu Brīvdabas muzeja kolekcijas. Pilnīgi balta villaine, villainīte ar ieaustām svītriņām, bet šie ir diezgan jauni darinājumi, tie ir atdarinājumi. Bet, nu, pastīties ir kur. Vēl ir baltās plecu segas Kurzemē, Ventspils pusē un Kuldīgā. Un tām ir arī gan izšūti tie galu rakstiņi, cēlu apaudz uztaisīts un tā tālāk, bet šie audumi ir diezgan plati. Un spriežot pēc tā platuma, viņus nevar klasificēt kā senāko kultūras slāni, jo tik platas stelles nebija. Ja? Tā kā šīs plecu segas ir jau 19. gadsimta otrās puses, bet
saglabājusies tāda plecu segu valkāšanas tradīcija. Nu, šeit mēs redzam Turlavas vienu baltvīkali, ja, ar tehnisko zīmējumu, paskatāmies izmēru. Tātad 99 centimetri plata villainīte. Tas ir ļoti plats audums, ja, tās ir jaunās kaut kādas stelles, uz kurām tas tiek austs, vai nu tas ir audēja meistars, vai arī kā citādi, kas saka, iegūts audums, bet tas nav mājausts vairs. Tas nav bijis iespējams, jo tādu steļu mājās tik platu nebija. Nu, un te ir vēl dažas skaistas fotogrāfijas, kā mums veidojās mīti par to, kā tika valkāti tērpi, kā tika komplektēti. Šī fotogrāfija tapusi, gatavojoties pirmajai etnogrāfiskai izstādēji Latvijā, bērni saģērbti tērpos, kas ir saglabāti, ja, un pastieties aiz stūra stāv meitenīte un skatās, kā viņas klases biedri vai skolas biedri demonstrē tos tērpus. Ja. Tā kā, nu, tā ir atkal vēl viena lieka liecība, ka tas ir inscenējums, ka tas nav, kas saka, reāli dzīvē tas tā nenotika. Bet jebkurā gadījumā materiāls tāds bija saglabāts, pēc tam mākslinieks ņem alksnes un zīmē pēc šīs fotogrāfijas šo te mazo meiteni, tērpā, arī šis ir alkšņa zīmējums. Vienīgais, kas ir pozitīvi, kad viņš nezīmē pasteles, velk zābaciņu kājās, ja? Nu, vismaz, tik daudz, kad, laikmets tiek rādīts, jā. Nu, lūk, un arī kurzemes jaciņas, tad, kad viņas beidz villainas, kad beidz nēsāt, viņas ārā nemet. Nu, ko darīt? Iešu jodarītēs, jā. Un te ir, mūsdienu dizaineri droši vien otrādāk būtu šuvuši to krāsaino uz augšu, jā. Bet tāda pieredze bija, un tā arī tika darīts. Nu, lūk, vēl ir interesants avotu materiāls zīmējumi pēc atmiņu stāstījuma. Pieminekļu valdes ekspedīcijas laikā, atsakot, zīmētāji, mākslinieki intervēja teicējus, teicējs sēdēja blakus un mākslinieks zīmēja, ko viņam stāsta. Atsakot, daļu mēs varam pieņemt, ka tā ir taisnība, un daļa varbūt ir kaut kāda drusciņa atkāpe no patiesības, bet, ko mēs šeit redzam, 19. gadsimta vidū zaļā kuča villaine, ļoti labi, tāda bija rūtainā, pelēkta, balta, rūtaina arī varēja būt, un šie te strīpainie bruņķi, jādomā, ka tie ir no dabīgās krāsas zijām, baltas un pelēkās vai baltās un brūnās, taisīti sīkstrīpaini bruncīši, ja? Tā kā, tas tā viss it kā varētu būt, un arī galvasagas lakatiņš un aube, ja? Tā kā diezgan ticami. Interesants stāsts ir par šo fotogrāfiju, kur Meņģeles māte fotografēta ap 1870. gadiem. Vēlāk lielajās sarkanajās muzeja grāmatās tiek nopublicēta krāsaina, šāda te krāsaina zīmējums. Un zīmējumā nav tā kuča villaina zīmēta zaļa, bet uzzīmēta zīla. Vai ne? Atkal, katrs mākslinieks savā zīmējumā ienes kaut ko no sevis, ko viņš sapratis, ko viņš nav sapratis. Pieņemsim, es domāju, ka šeit māksliniekam varbūt visu laiku galvā bija tās zilās mēlenes. Un varbūt no tā iespaidojās un arī šo villaini tumšo uzzīmēja zilu, nevis zaļu, jo viņš vienkārši par to zaļo neko nav zinājis. Ja? Arī tā varētu būt. Bet, tāds attēls arī mums ir saglabājies. Un ir arī plecu bruņķi vai sedzamie bruņķi, kādi ir redzami gan Pecolda zīmējumos, kas tika zīmēti Krievu ģeogrāfijas biedrības ekspedīcijas laikā, Šegrēna ekspedīcijas laikā 1846. gadā. Praktiski tie paši bruņķi, kurus nesā parasti kā bruņķus, tikai viņi dubultā salikti, un tā jostiņas daļa ir ap kaklu, un viņi dubultā uzlikt uz pleciem. Un tā arī viņi tiek nēsāti praktiski 2 bruņķi reizē. Un tā kā mēs zinām, ka lībieši arī dzīvoja Vidzemes lībieši Limbažu pusē, tad arī no Limbažiem ir saglabājies šāds materiāls, skice etnogrāfisko materiālu krātuvē ar šādiem apliekamiem bruņķiem. Lielie lakati.
Tātad Eiropā Biedermeijera mākslas stils tiek jau konstatēts ap 1840. gadiem. Bet Latviju tas sasniedz ar zināmu laika nobīdi. Tā vienmēr ir bijis. Un mēs orientējoši rēķinām, ka tie lielie lakati mūsu lietojumā ienāk ar 1860. gadiem. Un sākumā, kad mainījās mode, kad Biedermeijers nāca, kļuva populārs, tad tās ampīra augstās taļas, kādas mēs zinām Alsungas tērpos, viņas noslīdēja līdz normālai jostas vietai, audumi kļuva garāki, platāki, līdz ar to bruņči bija garāki, kuplāki. Nu, lūk, un pie tāda, kas saka, pie tāda konstrukcijas tērpa vairs garā villaine neiederējās. Tur nāca modē lielie lakati. Pirmos lielos lakatus ieveda no Eiropas, bet vietējām sievām, protams, tas patika, tas bija aktuāli, un ko darīja? Ņēma un arī vietējās audējas sāka aust, bet auda identiski divus vienādus gabalus, pa vidu sašuva kopā, apdarināja ar bārkstiņām un bija lielais lakats. Ir, sakot, ja jūs lasat Latviju rakstus otrā sējumā aprakstu pa Krustpili, kur uzrakstīja Kristīna Pāvaliņa, viņa apraksta vienu tādu gadījumu, kad kundzei vajag lielo lakatu, un viņa sašuja divus lakatus kopā pati, bet viens lakats ir balts un viens ir pelēks. Un kas bija raksturīgi, kad mēs tālāk redzēsim, kad šos te lakatus, kur tā vīle ir pa vidu, viņus sākumā locīja uz pusi pa šūma vīlīti un dubultā lika, tās bija dubult villainas, ja? Nu, un tad es iedomājos, ka tā kundze vienā reizē pelēko liek uz augšu, vienā reizē balto liek uz augšu. Nu, un kaimiņiem domā, ka viņai divas villainas, viņai viena tikai ir, ja? Ne, tas jokam. Bet, nu, tā bija tā pieredze. Nu, lūk, pēc tam nāca sīkrūtaini, tad sīkstrīpaini. Un pašā noslēgumā kompozīcija izveidojās tāda, ka tā lielā rūts apkārt visam lakatam. Nu, atkal man... Uz ko man ir jāspiež. Nu, lūk, labi. Te var redzēt villaiņu lakatu sekšanas veidu. Pirmā variantā, kur ir pārlocīts pa šūma vīlīti un apsekts, un tad, kad jau uz platām stellēm varēja noaust lielos lakatus, tad jau viņu kā trīstūri locīja un sedza uz pleciem. Nu, lūk. Te ir interesants gadījums no Lielvārdes, kur it kā sievietei jau mugurā ir sīkrūtainais audums, tas jau ir jau Biedermeijera laiks, ja? Un it kā baltā villaine ar ieaustiem sarkaniem rakstiņiem. Bet, nu, viņa ir tāda paplatāka, bet, ko mēs redzam? Mēs redzam, ka arī mākslinieks ir iezīmējis šūma vīli, ja? Un es domāju, ka nevienmēr sanāca akurāti kvadrāts, sanāca arī, kas saka, taisns stūris, lielais lakats, kuru nevarēja citādāk, acīm redzot, uzsekt uz pleciem, kā izklātā veidā viņu visu sedza, ja? Un līdz ar to, nu, bija tāds pārejas posms, kur nevarēja salāgot īsti to formu. Nu, un šis varētu būt tas gadījums. Nu, lielam lakatam visbiežāk goda lakatiem bija bārkstis visapkārt. Viņas bija dažādi piesietas. Te ir viens no variantiem, arī pieminekļa Valdes skicīte. Nu, lūk, un arī pēc atmiņu stāstījuma tapuši daži zīmējumi Lielstropes pagastā. Lielais lakats, kuram visas 4 malas vēl ir apšūtas ar nelielu, nu, te grūti pateikt, vai tas ir cels, vai tas ir izšūms un plus bārkstiņas, ja? Tā kā, nu, acīm redzot, kaut kādā pārejas posmā arī tas tā bija. Principā lieliem lakatiem nekad
nesprauda saktas. Šeit mēs redzam uzzīmētas 2 saktas. Iespējams, ka tai pārējas posmā vēl tā tradīcija, ka pie tām baltām villēniem jāsprauž saktas, saglabājās, bet pēc tam jau atkal tas aiziet pagātnē. Nu, un šeit ir atkal viena meitene zīmēta ar lielo lakatu, kur arī visas 4 malas ir apdarinātas ar krāsainām celu bārkstīm. Nu, iespējams, arī tādi gadījumi bija. Nu, lūk, šeit redzam lielais lakats baltais, arī malas ir, acīm redzot, ar sīku nelielu rakstiņu izšūts, dubultā pārlocīts uz pusēm un priekšā sasprausts ar saktām. Tādas skices ir saglabājušās pieminekļu valdes materiālos. Viktoriāna Zos zīmēts pēc nostāsta 28. gadā. Nu, te ir atkal viena skice, principā tādām pašām lakatam, kā tās saktas vēl lika. Nu, lūk, šeit arī lielais lakats, pa šūmu vīli pārlocīts uz pusēm, ar bārkstīm baltām. Priekšauts ir jaunāks, spriežot pēc rokraksta, pēc raksta un tā tālāk. Bet pievērsiet uzmanību cepurei. Kundzei ir adīta cepure ar pušķi, ja? Un tādas cepures bija. Diemžēl muzeja krājumos tāds materiāls nav saglabājies, bet bija diezgan daudz adītas cepures un nēsāja kā sievietes, tā vīrieši. Un jādomā, ka arī šī kundze principā to villēni diez vai nēsāja vairs, ja? Jo arī tā ir apmēram 28. gada fotogrāfija un vienkārši viņa demonstrē to, kas viņai ir saglabājies no varbūt mātes un vecmāmiņas. Nu, šeit arī kundze arī demonstrē pieminekļu valdei, atsakot fotogrāfam, savu tērpu saglabāto, un redziet, viņa vasarā, bet ir uzvilkusi cimdus un tā tālāk, jā, kas saka, nu rāda visu, kas ir saglabāts. Bet tas ir lielais lakats, un šī gadījumā tas lakats jau ir 3 stūrī pārlocīts, jā, un viņa ir tādā veidā uzlikusi un aubīte galvā, un tā. Nu. Labi, tagad paskatīsimies, kādi izskatās rūtainie lielie lakati. Nu, šis ir ļoti labs hrestomātisks zīmējums, Braslava 1850. Gads. Iespējams, kad šis tērps ir tiešām tai laikā tapis, varbūt arī vēlāk, jo nevienmēr tā, kas saka, laika pierakste ir tāda, kas saka, ļoti tāda precīza, ja? Bet iespējams, kāpēc nē. Ja? Un mēs redzam kostīmkleita, rūtaina kostīmkleita un uz rokas uzlikts lielais rūtains arī lakats. 50. gadi, vairs nav nekādas aubes, vairs nav nekas tam līdzīgs, skaisti sapīti mati, sakārtoti, ja? Tamborēta apkaklīte. Ļoti, ļoti laikmetīgs apģērbs. Nu, lūk, un te ir dažas skices, kas ir zināms par rūtainām plecu segām. 1,60 x 1,60 m. Tas jau ir austs uz lielām stellēm. Jā. Un locīts uz pusēm un likts, sakot, uz pleciem, kā mēs te redzam. Te ir no Brīvdabas muzeja daži attēli. Viss caurrūtains, ir sīkrūtiņas, ir lielākas rūtis. Brīnišķīga fotogrāfija, kur arī rūtainā lakatā gane stāv un ada zeķi vai ko viņa ada ganos, un lielais lakats aplikts ap galvu un sasiets aizmugurē, lai netraucētu, ja? Nu, un te ir mūsu atkal Mārģenes, Rucavs tērpa sastāvdaļas. To mēs varam redzēt Rucavas grāmatā.
Šeit ir brīnišķīga smilteniete, tumša kostīmkleita, šis gan nav viņai lielais lakats, tas ir tāds plecu lakats tikai, bet arī sīkrūtains. Strīpaini, bija arī strīpaini lakati. Un pieminekļu valdes materiālos pēc atmiņu stāstījuma ir tas brūnais attēls, un šī ir atkal demonstrē viena teicēja ekspedīcijas laikā savu lielo lakatu, kas ir dubultā pārlocīts uz pusēm un uzsekts, vācakot, uz galvas, acīm redzot, lietas laikā tā nēsāja. Bet tas lielais lakats ir universāla lieta, jo viņš ir pietiekami liels, lai viņu varētu izmantot arī kā gultas segu, apsegu un tā tālāk. Ja? Tā kā tādi materiāli mums ir saglabājušies. No, man šī rotaļlieta nestrādā. No. Nu, aizgāja, piedodiet, jā. Nu, lūk, jā, nu, gadās. Paskatāmies arī vēl viena gane ar strīpainu plecu segu. Šeit ir lielas strīpas, gandrīz tā kā gultas sega uzsegta virsū uz pleciem, jā. Bet cik viņa ir laikmetīgi apģērbta, viņai jau ir vienkrāsains kostīms, un pastieties, cik skaistas strīpainas adītas zeķes, jā. Sīkstrīpainas. Brīnišķīgi. Nu, tu piecelsies un aizies. Es atvainojos, Kārli. Jā, vai ne? Un te ir viens attēls no Vasiljeva izstādes Rīgā 2009. gadā, kur ir rādīta kostīmkleita ar lielo lakatu, ar lielo rūti. Ja? Un es biju ļoti, ļoti priecīga to redzot, jo tā lakatu kultūra tā nav tikai mums Latvijai raksturīga, tā ir starptautiska lieta, un mēs esam vienmēr bijuši Eiropas kultūras sastāvdaļa, un vienkārši katra tauta pieņem to, kas vairāk viņiem ir vajadzīgs vai noderīgs, vai arī patīkās un ko tālāk var attīstīt. Un šis te attēls man ļoti, ļoti patikās, un es vienmēr arī cenšos parādīt saviem klausītājiem, kad arī Eiropā ar viņu nēsāja. Nu. Es nopietni spiežu. Nu, beidzot aizgāja. Jā, var sakot, lielo lakatu aušanā ļoti lielu devumu ir arī devis Pēters Viljumsons, kurš savā laikā izgudroja mehānisko ierīci stellēm, ar kuru var noaust sīk raibus dažādus audumus. Un viņš patentēja to savu ierīci, popularizēja visā Latvijā, brauca ar lekcijām, piedāvāja dažādām vērpšanas darbnīcām, un pēc tam tad arī, kas saka, tās stelles, izplatīja praktiski visā Latvijā. Un viņš arī izdeva grāmatas, rekutēja viņa stelles, un tā ir tā ierīce, kas tika te ap perfokartēm ierīkota parastajā lielajā stellē iekšā, un tika austs. Nu, lūk, un viņš izdeva arī 4 grāmatas audējiem, un tas nosaukums tām grāmatām pirmdienas rīts, otrdienas rīts, trešdienas rīts, ceturtdienas rīts. Un tas 4. rīts, pastieties, viņš starptautiski tika godalgots ar medaļiem, ar visu, un viņš 4 valodās tika izdots latviešu, krievu, igauņu un vācu. Nu, un kas tur bija iekšā? Tur bija raksti. Raksti, kurus varēja paņemt un aust iekšā lieliem lakatiem. Un arī paskatāties, te ir varianti, ja?
Nu, un arī Latvijas teritorijā tie lielie lakati tika austi. Arī šis ir ar Viljumsona rakstiņiem austs, arī tas lakats ar Viljumsona rakstiņiem austs. Un tad bija tā, kad, vecakot, katrā lielākā austuvē bija izstrādājies savs aušanas stils. Pieņemsim, Smiltenē vairāk strādāja ar sīkrakstainiem, vecakot, rakstiņiem un ar lielo rūti. Tādi vairāk uz pelēcīgo gammu bija tie lakati. Atkal Limbažos ļoti iemīlēti bija rūtainie lakati, un tur tādas lielas dekoratīvas rūtas atkal bija. Tā kā visur, kas saka, nu, tas vietējais mākslinieks, vai kā mēs viņu saucam, izstrādāja savu stilu, un tad tiražēja dažāds variants. Arī šis ir Viljumsona stellēs austs. Tas ir Trinītī austs lakats. Nu, tas ir no mūsu Brīvdabas muzeja kolekcijas. Ja? Nu, lūk, arī tas ir Viljumsona stellēs austs. Šis arī. Un tie lakati ir ļoti parocīgi arī nēsāšanai, jo lietus laikā, kad viņiem apsedzās, lietus kaut kā iet pāri, ja viņš neiesūcās iekšā, un cilvēks, kas saka, nesamirkst. Jā. Variantu jūra. Zemgales lielie lakati, ja. Nu, un kā tos lakatus nēsāja, kādā komplektējumā. Tai laikā bija gan strīpainās, gan rūtainās kostīmkleitas, kurām klāt tika likti šie te lielie lakati. Nu, un kādā krāsā viņi bija vai kādā rakstā bija, tas viss bija atkarīgs no pasūtītāja, no valkātājas, kas kuram patika, tā arī to tērpu komplektēja. Nu, lūk, un te vēl mēs redzam 1950. gados Rubens pagastā kundze iet pa ceļu un arī lielā lakatā un ir pasargāta no augstuma un no mitruma. Nu, kas ta, kāpēc šitā viņš aizskrēja man? Kā lai es viņu dabūnu apakaļ? Kā viņš sakrāja tur tos spiedienus un tad aizskrien vienā reizē. Vēl. Jā, paldies. Nu, lūk. Un lielos lakatus ne tikai auda, arī citās tehnikās darināja lielos lakatus. Un mūsu, sakot, ir zināmi tamborētie lielie lakati. Šis lakats ir Krustpilī, Vecpiebalgā Krustpils grāmatā nopublicēts tamborēts lakats. 70. gadi, tas tā varētu būt. Diemžēl krāsas mēs nezinām, kādas bija, bet mūsu muzejā ir krāsains lielais tamborētais lakats, kas arī nāk no Vēveriem, no Piebalgas, un kas bija pāršūts par segu. Bija otrā pusē uzšūta, sakot, siltinājumu odere, un viņi izmantoja, sekšanai. Jā, jādomā, ka tagad mūsu restaurātori būs to malu sakārtojusi un būs lakats saglabāts vēl kādam laikam. Liels tāds gludā tamborējumā tamborēts lakats. Nu, un tad mode mainījās, iespējas mainījās. Nāca modē apdrukātie audumi. Un nevienmēr varēja sagādāt jaunu audumu apdrukāšanai, bet apdrukāja ne tikai lielos lakatus, apdrukāja arī kleitām apakšmalas, ja, un šūtās drēbes apdrukāja. Nu, un kā mēs šeit redzam, lielais lakats ir apdrukāts tumšs ar rakstiem, un varbūt jūs varat saskatīt, bet šeit apakšā vēl spīd rūtojums. Tātad kādreiz rūtainais lakats tika krāsots tumšs, cik tumšs viņi var nokrāsot, un pēc tam vests uz darbnīcu apdrukāt, ja? Jo vienkārši gribējās kaut ko jaunu. Tā kā arī tāda pieredze mums ir, un apraksti ir saglabājušies praktiski no visiem Latvijas novadiem. Nu, lūk, arī šis ir apdrukāts lakats. Diemžēl mēs nezinām, kāds audums tur ir apakšā izmantots. Iespējams, ka pirktais, bet arī tā ir, kas saka, konkrētā laika, sakot, piedāvājums, tāda darbnīca ir bijusi,
un lakats ir drukāts. Nu, un, protams, bija arī pirktie lakati atvesti no Eiropas, ne tikai vilnas, te man ir paraugi 2 smalkvilnas lakati, vēl viens būs, ja? Bet bija arī zīda lakati, nu, tie bija dārgie lakati, un tie tika vesti un pirkti, un arī lietoti. Godos sedze, ja, paskatāties, cik krāšņs un košs lakats, tas atkal ir no Dobeles muzeja, jā. Tā kā, kas saka, gāja laikam līdzi tauta un dažādas plecu segas izmantoja. Nu, mēs tagad redzējām vilnas plecu segas, bet bija arī nātnās, tās saucamās snātenes. Senākais variants par snātenēm vizuālais, ko es jums varu parādīt, ir broca zīmējums. Tās pašas šaurās tellītes tikai no līna austas snātenītes, ja? Nacionālā vēstures muzejā ir liela snāteņu kolekcija, un pats interesantākais, ka visām snātenēm galos ir minimāls maziņš, bet ir ļoti, ļoti smalks rotājums, vai nu izšūts, vai nu mazas bārktiņas celos mestas, vai kāds. Vecakot, visi tā ļoti, ļoti smalki un izsmalcināti, jā. Nu, lūk, te atkal zīmējums pieminekļu valdes materiālos pēc atmiņas stāstījuma, jā. Arī te redzam, kad ir snātene meitenei pār pleciem tāds garš dvielīts pārlikts. Un te ir atkal rotājums redzams, kāds ir bijis vienai no snātenēm. Tā, nu, te ir pieminekļu valdes fotogrāfijas, kur demonstrē saglabātās snātenes. Nu, šī ir liela, tas tā kā lielais lakats izskatās, kvadrātveida snātene. Nu, un Rucavā sava veida snātene ir arī drābule, kuru nesāja komplektā ar visu Rucavas tērpu un sedza Rucavai raksturīgā manierē, bet arī tas ir lina audums, drellis, ja? Un šāds te apģērba gabals tika nesāts. Nu, un kas notiek mūsdienās? Mūsdienās mēs arī mīlam nesāt un darināt lielās plecu segas. Katra audēja meklē savu autoru tehniku, tad krāsu salikumu, un te ir dažādi, nu, tādi tehniskie smalkumi, tiešām ļoti izsmalcināti viss tā lieta ir, un mēs arī, kas saka, es domāju, ka mums visiem mājās ir pa kādam lielam lakatam, bet, ja runā par folkloras kopām, un kas nesā arī lielos lakatus savos priekšnesumos, tad tur es ieteiktu tomēr pieturēties pie tās tradīcijas, kad jānesā būtu kaut kas tāds, kas ir tuvāks tam sanākam lakatu, kas saka, variantam, dabīgi pelēkos toņos, arī tur tai malā pirmie 2, jā, lakati, bet šos te sarkanos, violetos, oranžos un tā tālāk, nu to tad atstāt mūsdienu lietojumam, jo tas ar to folkloras materiālu, ar to tērpu, ko folkloristi velk, nu, īsti nekāda sakara nav, ja? Bet tehniski ir ļoti, ļoti interesanti un ļoti, ļoti radoši. Un es domāju, ka brīnišķīgi, ka tāda kultūra mums ir saglabājusies, un redziet, arī tas attīstās, ja? Un arī paskatieties, kas notiek, ja? Kādos apmēros tas viss tiek darīts un brīnišķīgi, nu, bezgalīgi skaisti, ja? Bet no tā senākā šeit šinī te es neredzu nevienu plecu segu. Nu, tas ir jaunākā izstāde, kas bija Dziesmu svētku izstāde Rīgā 23. gadā. Arī te, vecāko to lakatu bija tik daudz, ka mākslinieki jau pa krāsām lika spēlējās, un redziet, tā pelēkā gamma, tur atkal tur citas krāsas un viss, nu, brīnišķīgi. Nu, skaisti, un tā tradīcija mūs turpinās, bet, lai, kas saka, tradīciju attīstītu, tomēr drusciņi jāzina ir saknes, un tās saknes ir jānāk skatīties uz muzeju.
Un mums ir ko rādīt un ir ko redzēt, tā kā laipni aicināti. Un tad tālāk attīstam savu mākslu atbilstoši, vadsakot, mūsu gaumei un iespējām. Bet tagad es labprāt gribētu parādīt šeit dažus lakatus no mūsu muzeja kolekcijas. Un kāds izskatās lielais lakats ar sašūmu vīļu pa vidu. Pastieties, cik viņš ir liels, ja? Un vīle ir pa vidu. Sašūt, redzat, ja? Jā, nu lūk, un šo te lakatu praktiski nesāja šādi. Jā. Un lieliem lakatiem vairs nekādas saktas nelika, saturēja ar rokām. Jā. Tā izskatās. Nu lūk, un tad, kad jau iemācījās strādāt ar lielajām stellēm, tad bija lakati bez tām vīlēm pa vidu. Nu, lūk, un tagad nākamais lakats arī ļoti piemērots, teiksim tā, folkloristiem, jā, tradīciju nesējiem, diezgan tāds, kas saka, mierīgs krāsās, un šo jau var likt trīsstūrī. Redziet, viņš ir liels, apjomīgs un silts, jā, un valkājams. Un piestāvēs pie visiem sīkstrīpainiem, sīkrūtainiem bruņķiem, un tur bez nekādām pretenzijām. Bet pateikt, kuram novadam šie te lielie lakati, tās rūtis un tā tālāk, tas praktiski nav iespējams, jo tas jau ir pavisam cits laiks, cita kultūras ietekme, un praktiski viņi ir universāli tie raksti un izmantojumi visiem novadiem. Nu, un te ir viens lakats drusciņās tādā pelēkā krāsā, kas saka, tas varētu būt jau ar tām Viljamsona stellītēm austs, ja? Tā, nu lūk, un te mēs redzam pāris variantus ar tām trakām drāniņām. Ja? Nu, arī, kas saka, koši, skaisti, un tā, bet runājot par tiem rūtainiem audumiem, man atmiņā ienāca, sakot, ka krieviņu teritorijā bija restaurēti krieviņu tērpi, rūtainie tie apliekamie bruņķi un tā tālāk, ja? Un tad, bet zinot, kuros gados nāk mums rūtainie audumi, krāsainie, viņi jauni, tie tērpi ir praktiski jauni. Un es biju vienā konferencītē Bauskā tieši, kur bija atbraukuši no Kingisepas tie reālie krieviņi. Un tagad tur tās tērpu atdarinātājs tur rāda savus tērpus. Un tie īstie krieviņi saka, bet mēs tādus nezinām. Mums tādu nav. Ja? Tā kā, sakot, nu, daudz jaunradis pa starp arī mums gadās. Nu, lūk, te ir baltā vilainīte, trinītī austa ar to ieausto svītriņu. Tā ir piebalgas vilaina, un piebalgai vispār raksturīgi garas bārkstiņas ir un smalki audumi. Ja, tā kā audums tas ir tāds brīnišķīgs. Un šis ir arī praktiski viens no atdarinājumiem. Šie visi ir palīgkrājums, tāpēc man nav baltie cimdi rokā. Ja? Ja būtu pamatkrājums, tad es tā nevarētu jums te rādīt un būt. Šis ir brīnišķīgs rokdarbs. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir smalks. Jo tie atdarinājumi, kas mūsdienās top, viņi ir šausmīgi rupji un neproporcionāli milzīgi raksti. Šis ir ļoti, ļoti labi, kas saka, organizēts izšuvums, jā, viņš ir smalks. Un tas ir raksturīgs visām tautām. Jo senāks rokdarbs, viņš ir smalkāks. Jo tuvāk mūsdienām, viņš ir rupjāks, dekoratīvāks, ar domu piesaistīt pircēju, lai pircējs pērk un lai, kas saka, visas tās lietas aiziet. Ja? Tā kā brīnišķīgs darbs. Un arī kreisā pusē ir ļoti laba. Un man dzīvē sanāca vienreiz piedalīties vienas izstādes noņemšanā, un ņemot izstādē nost šādu te izšūto villaini, es tik ieraudzīju, ka tā villaina ir uzlikta kreiso pusīt uz augšu, jo viņi bija tik labi nostrādāts abas puses, kad
kad nevarēja pateikt, ja. Nu, lūk, un tā ir Rucavas villaine. Un kas saka, priekšvēstures viņa drusciņ jaunāka ir par šīm te Krustpils tipa villainēm. Tas ir kaut kur 19. gadsimta vidus, tad, kad jau Krustpilī jau sen vairs tādas neizšuva. Ja, bet nu, tā ir viņa vietējā tradīcija, un tie tērpi ir skaisti. Un kas saka, un tā mēs arī savu Latvijas kultūru prezentējam. Nu, lūk, tas ir arī galvenos vilcienos viss, ko es jums varēju šodien parādīt stundas laikā. Varbūt ir kādi jautājumi? Nu, pajāt. Es gribētu pajautāt par darba situāciju. Tātad, ja mums ir skaisti jāstāv, tā ir viena situācija, un ja mums ir jākustās un jāstrādā intensīvi, tad tā ir pavisam cita situācija. Un tad, ja mēs goda villaini varbūt varam uzsekt uz pleciem un nesastiprināt, jo nav plānā nekā tur dižani grozīties, kā tad ir darba situācijā? Kā cilvēki risināja to, lai tā villaini nebūtu, nešļuktu nost? Nu, es domāju, ka principā, kad ar villainiem diezi vai strādāja. Jo tiešām villaine ir siltumdrēbe, ja, un viņa ir jātur uz pleciem, un tu neko nevar izdarīt, ja tev tā villaine jātur ir uz pleciem. Ja. Es domāju, ka ar villaini diez vai strādāja. Bet bija godu villaines un bija mājas darba villaines, saucamās seģenes. Ja. Un seģenes tajā laikā, kad jau bija lielie lakati, seģenes bija bez bārkstiņām, jo bārkstiņas arī tomēr dod savu dekorativitāti, un arī, ja vēl kaut ko pa starpu dara, viņas varētu traucēt, ja, kaut kur aizķerties un būt, ja. Tā kā, sakot, seģenēm noteikti nebija bārkstiņas, nu, bija tādas darba, kas saka, plecu segas, ja, bet, nu, es nedomāju, ka zemi raka ar villainēm. Jā, paldies par interesanto stāstījumu. Man jautājums bišķīt par citu chronoloģisko periodu varbūt, bet arheoloģiskajā materiālā mēs redzam, ka villainēs ir iešūti šie te bronzas riņķīši un viss kaut kas tam līdzīgs. Cik ilgi tādi metāli iešuvumi saglabājas līdz kuram laika periodam, vai šajā 19. gadsimtā arī kaut kas tāds parādās? Nē, 19. gadsimtā vienīgi Kuldīgas pusē vēl ir villainītes, mēlenes, kurām ir pa virsu šūti, tie gredzentiņu, no gredzentiņu savītām tām svītriņām vēl daži rakstiņi, bet viņu nav daudz, viņu ir ļoti, ļoti maz. Un strādājot pie Kuldīgas grāmatu vajag paņemt, ja? Pie Kuldīgas materiāls, jā, to, jā. Nē, jā. Vecākot, patskatāties tur, un ir tāda lieta, kad it kā mums ir nu, tāds priekšstats, kad Kuldīgā bija mēlenes un kas tik bija, nu tā tas nemaz nav, tik daudz nemaz nav. Kuldīgas grāmatu veidojot, mums izdevās šādas te mēlenes, tikai atsevišķus fragmentiņus dabūt pāris, ja. Tā kā, nu, viņu nebija daudz. Un arī aprakstos nemaz tik daudz viņu nav. Bet, nu kā, jā, tā tradīcija kā bija, bet, nu, kas saka, viss jau līdz mūsdienām nav saglabājies. Jā, bet arheoloģiskā materiālā viņas ieauda. Tur bija speciāla tehnika, kā to dara, un ir mūsdienās meistaris, kas ļoti labprāt to atdarina un to māka atdarināt, ja? Bet ir zināms, kad ar to 13. gadsimtu, kā aizliedza apbedīt bronzas rotājumos, tā arī tās mēlenes un arī bronzas izstrādājumi, atsakot, apbedījumos vairs netiek konstatēti. Jā, un kā mēs zinām, bronza ir tā, kas konservē audumu, līdz ar to tas saglabājās zemē, jā, un tā, bet jā, 13. gadsimtā tas tāda robežlīnija. Zviedrijā uzdāvināja
leģionāri, kas bija izdoti, viņi brauc uz aicinājumu Zviedrijas valdības, tad viņi uzdāvināja villaini, rekonstruēt, kas kaut kādu 10, 11, 12 gadsimts, un tur ugunskrusti. Jā. Un tur viņi strīdās, vai tie ir džainistu ugunskrusts ar punktiņiem un vēl tādu zīme, ja? Bet 12. gadsimtā, un tad tur arī viss aizliedz jau kristīgā ticība, jau aizliedz indo-eiropiešu. Bet man tāds viens jautājums ir, kā ir ar linu drēbēm, jo viņas jau vispār netīrumu ļoti tīras, viņas ir kā pēc savas būtības ļoti unikāls materiāls. Jā. Es jums rādīju, bet diemžēl man nebija daudz to attēlu par saucamām snātenēm. Tās ir linu plecu segas. Tās ir vasaras plecu segas, tāpat tās kā vilnas segas bija šaurās garās, un tad, kad nāca lielie lakati, tad arī tās snātenes tika veidotas tādas pašas kantainas, tā kā lielie lakati ar rotājumiem, bez rotājumiem bija linu plecu segas bija. Tas jau ir jaunā periodā, jā. Vai ir vēl jautājumi? Ja nav, es vēlētos uzdot vienu jautājumu. Man patikās, ka bija parādīts, kādās villains pēc tam lieto, piemēram, sagās vai iešoju odarē. Ko darīja ar pilnīgi nolietotām villainēm un sagām? Nevar nekur izstrādāt, viņas lietoja kā saimniecībā, kā lupatas vai iedeva kādiem. Tādu ziņu nav, bet muzejā ir saglabājušās vairākas izšūmo strēmeles, tādi fragmenti, ja? Tā kā cilvēki saprata to vērtību, izšūmu vērtību, un to gan nelikvidēja. Kur to novalkāto, vai nonēsāto auduma daļu lika, tādu ziņu nav, bet ir diezgan daudz fragmenti saglabājušies. Un ja interesē, vajag pastīties Kruspils grāmatas, villainis, kur ir grāmatā, tur ir vairāk fragmenti nopublicēti. Paldies, teiksim, lielu paldies Ājai. Aija, jums arī pat. Jā. Tā, Aija, tas jums ir. Paldies, skaisti.